Vai esat kādreiz jutušies skumji vai noraizējušies, bet, kad mēģinājāt runāt, jums šķita, ka neviens jūs īsti nedzirdēja? Tā ir grūta sajūta, vai ne, kad viss, kas jums nepieciešams, ir kāds, kas klausās, nesakot, ko darīt. Iepazīstieties ar Maiju, laipnu un mērķtiecīgu meiteni, kura mīlēja stādīt sēklas savā skolas dārza projektā. Šodien tomēr viņas parastais gaišais maids bija apslēpts aiz rūpju un dziļas vilšanās mākoņa. Viņas īpašais saulespuķu projekts, kuru viņa bija ar lielu rūpību kopusi daudzas nedēļas, neplauka, kā viņa bija cerējusi. Mazie zaļie dzinumi diemžēl vīta, un viņa nevarēja saprast, kāpēc tas notiek, neskatoties uz visām viņas pūlēm. Maija ieraudzīja savu draugu Leo pie skolas šūpolēm, laimīgi košļājot kraukšķīgu zaļu ābolu. Leo, viņa iesāka, viņas balss bija maiga ar trīces piegaršu, mans saulespuķu projekts cieši neveiksmi, un es par to jūtos patiešām nomākta. Leo nekavējoties pārtrauca šūpoties, viņa acis bija plaši atvērtas no bažām un ātras vēlmes palīdzēt. Ak, ne, Maija, vai tu katru dienu lietoji pietiekami daudz ūdens? Varbūt tu to iestādīji nepareizā ēnainā vietā. Tev vajadzēja vispirms rūpīgāk pārbaudīt augsnes tipu. Viņš domāja labu, un viņa nodomi noteikti bija labi, taču viņa ātrās jautājumu virknes un tūlītēji ieteikumi lika Maijai nedaudz sarauties. Viņa vienkārši vēlējās dalīties savās smagajās jūtās un sirds smagumā, nevis saņemt sarakstu ar visām iespējamām kļūdām, ko viņa varēja pieļaut. Viss kārtībā, Leo, es domāju, viņa nomurmināja, viņas pleci nokarājās, kad viņa lēnām novērsās. Viņa jutās vēl sliktāk nekā iepriekš, it kā viņas jūtas nebūtu svarīgas, bet gan tikai praktiskā problēma, kas jāatrisina. Vienaldzības vilnis pārņēma Maiju, viņa jutās nesaprasta un patiesi viena savās skumjās. Šķita, ka neviens īsti neizprata viņas pūļu dziļumu un sekojošo sirds sāpes. Vēlāk tajā klusajā pēcpusdienā Maija ieraudzīja savu citu draudzeni, Sāru, klusu sēžam uz nomaļa parka soliņa, iegrimusi aizraujošā grāmatā. Sārai vienmēr bija mierīgs, maigs veids un laipna, pārdomāta sejas izteiksme. Maija brīdi vilcinājās, tad saņēmās drosmi un lēnām piegāja pie savas draudzenes. Sāra, viņa teica, viņas balss joprojām nedaudz trīcēja, vai es varu ar tevi parunāt dažas minūtes? Esmu patiešām sarūktināta par savu saulespuķu projektu. Sāra maigi aizvēra savu grāmatu un uzmanīgi novietoja to blakus sev uz soliņa. Viņa paskatījās uz Maiju ar siltām, saprotošām acīm, kas šķita aicinām uz godīgumu. Protams, Maija, kas patiešām ir tavā prātā un tik smagi gulstas uz tavu sirdi, viņa klusi atbildēja. Maija tad lēnām izlēja savu sirdi, sīki izskaidrojot, cik daudz laika un rūpīga darba viņa bija ar mīlestību ieguldījusi visā projektā. Viņa aprakstīja savu dziļo vilšanos, pieaugošo apjukumu par vīstošajiem augiem un kluso bailes pilnībā izgāzties klases priekšā. Sāra nereizi nepārtrauca Maiju, nedz arī piedāvāja ātrus risinājumus vai tūlītēju palīdzību. Viņa tikai maigi pamāja ar galvu, uzmanīgi klausoties katru vārdu, patiesi uzsūcot Maijas stāstu bez nosodījuma. Dažreiz viņa vienkārši un sirsnīgi teiktu, tas izklausās patiešām grūti pārdzīvojams, vai es pilnībā saprotu, kāpēc tu justos tik skumji un sarūktināta šajā situācijā. Viņa ļāva Maijai brīvi runāt. Sāra ļāva Maijai runāt, līdz visas viņas raizes, bailes un vilšanās beidzot bija iznākušas atklātībā, vairs netiekot turētas iekšā. Pēc tam, kad Maija bija beigusi runāt, iestājās patīkams, mierīgs klusums, ko piepildīja tikai tāli laimīgu putnu čivināšana un lapu čaboņa. Liels tev paldies, Sāra, teica Maija, īsts mazs smaids beidzot parādījās uz viņas lūpām, atvieglojot spriedzi viņas sejā. Es jūtos daudz labāk, vienkārši par to runājot tiešām. Tu vienkārši klausījies, un tas bija viss, kas man bija vajadzīgs. Sāra sirsnīgi atbildēja savai draudzenei. Dažreiz tas ir absolūti viss, kas mums patiešām nepieciešams, vai ne, Maija? Vienkārši kāds, kas ir pietiekami laipnos, lai mūs dzirdētu, patiešām dzirdētu, nemēģinot visu labot. Maija dziļi piekrītoši pamāja ar galvu, apzinoties milzīgo atšķirību starp abām sarunām. Viņa beidzot saprata dziļu patiesību. Īstiem draugiem nevienmēr ir jāsteidzas un nekavējoties jārisina visas jūsu problēmas. Dažreiz viņu visvērtīgākā un lielākā dāvana ir vienkārši būt klāt, piedāvājot pacietīgu, klausīšanās ausi un sirdi, kas pilna ar empātiju un sapratni. Klausīšanās bez nosodījuma palīdz mums visiem justies patiesi drošiem, novērtētiem un dziļi aprūpētiem no apkārtējo puses. Tā aktīvi veido daudz stiprākas un dziļākas draudzības, ļaujot mums dalīties ar savu autentisko, patieso būtību bez bailēm tikt nosodītiem vai nesaprastiem. Atcerieties, jums ir spēks būt arī tam brīnišķīgajam, atbalstošajam draugam kādam citam. Vienkārši klausieties ar atvērtu sirdi. Ja šis stāsts jums šķita noderīgs un aizkustinošs, noteikti abonējiet Latvijas Repo, lai saņemtu vairāk iedvesmojoša satura. Lūdzu, atzīmējiet šo video ar patīk un dalieties ar saviem pārdomātajiem komentāriem zemāk esošajā sadaļā.